Sveiki, Džošs šeit, un šodienas raidījumā The Infographics Show mēs apskatīsim dažus no dīvainākajiem faktiem par vīriešu ķermeņa valodu, balstoties uz zinātni. Šis jau no paša sākuma ir diezgan dīvains. Vai zinājāt, ka bārdus piešķir autoritāti? Saskaņā ar 1976. gada pētījumu, vīrieši ar bārdu tiek uztverti kā dominējošāki nekā tie, kuri ir gludi skūti. Bārdas palielina galvas šķietamo izmēru, padarot cilvēku lielāku un iebiedējošāku. Tas ir tavā kontrolē, bet ne viss ir tā. Patiesībā ir viena fiziska īpašība, kas var paredzēt vīrieša algu un panākumus, vēl pirms viņš pasaka kaut vienu vārdu. Sliktas ziņas vīriešiem, kuriem ar augumu nav paveicies. Būt garam tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem faktoriem vīrieša dominancē ķermeņa valodā. Viņus uztver kā pievilcīgākus, viņiem ir augstāks pašvērtējums un nav pārsteigums, ka garākiem vīriešiem biežāk izdodas iegūt vadošus amatus, viņi vidēji pelna vairāk un biežāk tiek paaugstināti amatā. Pētījumi vairāku desmitgažu garumā to apstiprina, tāpēc īsajiem vīriešiem varētu būt vērts apsvērt platformenes. Protams, augums nav vienīgais veids, kā vīrieši demonstrē pārliecību vai dominanci. Katru reizi, kad divi vīrieši satiekas, notiek klusa cīņa. Rokas spiedieni patiesībā ir viena no intīmākajām neformālās ķermeņa valodas formām, ko izmanto, lai ātri nodotu ziņu par sevi. Vīrieši bieži atzīst, ka viņi ne tikai cenšas ar savu rokas spiedienu kaut ko parādīt, bet arī novērtēt citus vīriešus pēc tā, kāds ir viņu rokas spiediens. Un ir vairāk nekā viens rokas spiediena veids. Lielākā daļa vīriešu cenšas panākt dominējošu rokas spiedienu. To var atpazīt pēc tā, ka roka tiek pagriezta ar plaukstu uz leju, būtībā piespiežot otru cilvēku padot savu roku rokas spiedienam. Parasti tas tiek apvienots ar acu kontaktu un stingru satvērienu. Mēs visi esam piedzīvojuši rokas spiedienu, kas ir pārāk stingrs. Savukārt padevīgs rokas spiediens, kad cilvēks pirmais piedāvā savu roku, bieži nozīmē, ka vīrietis izrāda uzticību un atvērtību, taču tas var arī liecināt, ka vīrietis jūtas iebiedēts no pārāka vai vecāka cilvēka. Tas var būt mēģinājums likt otram cilvēkam justies ērtāk, bet kā ir ar labāko no abām pasaulēm? Retāks rokas spiediena veids ir tāds, kur cilvēks iesaista abas rokas vienlaikus. Viena roka satver otra cilvēka roku no apakšas, bet otra uzsit pa tās pašas rokas ārpusi. Šāds rokas spiediens ar abām rokām parasti signalizē gan dominanci, gan uzticību. Tas kalpo gan spēka izrādīšanai un situācijas kontroles pārņemšanai, gan arī palīdz otram cilvēkam justies ērtāk. Taču notiek vēl daudz kas vairāk. Vīrieši bieži piešķir lielāku nozīmi acu kontaktam nekā sievietes. Pētījumi liecina, ka sievietes mēdz uzmanīgi vērot, taču viņu skatiens biežāk pārvietojas. Savukārt vīrieši biežāk mēdz noturēt skatienu vienā vietā. Dažkārt tas var šķist kā skatiena sacensība, kur neviens nepagriež acis prom, klusi nostiprinot pārākumu. Tas ir īpaši izplatīti karstu strīdu laikā, kad acu kontakta pārtraukšana var šķist kā atkāpšanās. Un vēl viens svarīgs ierocis ķermeņa valodā ir attālums. Bet esi uzmanīgs. Veids, kā vīrietis izmanto savu personīgo telpu, var precīzi atklāt, cik ļoti viņš tevi ciena. Tā ir neredzama, bet mums visiem ir sava personīgā telpa, burbulis ap mums. Un tiklīdz kāds to pārkāpj, mēs sākam justies nedaudz neērti. Katram cilvēkam šī distance ir atšķirīga, un šo robežu ir viegli pārkāpt pašam to neapzinoties. Vidēji vīrieši ziņo, ka viņiem ir lielāks personīgās telpas burbulis nekā sievietēm, tāpēc viņi biežāk jūtas apdraudēti, ja kāds to pārkāpj. Paradoxāli, bet vīrieši joprojām biežāk iebrūk sievietes personīgajā telpā, lai demonstrētu pārākumu, pat ja sievietēm parasti ir mazāks personīgās telpas burbulis. Un to bieži var redzēt jau pēc tā, kā cilvēks stāv. Stāja ir viena no biežākajām norādēm uz cilvēka personību. Sievietes nemanāmi cenšas aizņemt pēc iespējas mazāk vietas, tāpēc viņas bieži stāv ar rokām pie ķermeņa un kājām kopā. Vīrieši savukārt izplešas plašāk. Viņu stāja parasti ir atvērta, un viņi parasti mazāk apzinās telpu, kas nozīmē, ka ja jums jāizspiežas garām kādam gaitenī, lai tiktu, kur nepieciešams, visticamāk tas būs vīrietis. Tas daļēji ir atklāts dominances signāls, bet arī vienkārši telpas neapzināšanās. Un ir viena joma, kur tas ir redzamāk nekā jebkur citur – sēdēšana ar plaši ieplestām kājām. Tas ir kļuvis par apzīmējumu tam, ka vīrieši sēž tā, ka blakus apsēsties gandrīz nav iespējams. To bieži var redzēt metro vai pat lidmašīnās, kur vietas jau tā ir maz. Sievietes to bieži uztver kā dominances izrādīšanu, kamēr vīrieši parasti sniedz citu skaidrojumu. Viņi vienkārši nevar turēt kājas tik cieši kopā kā sievietes savas anatomijas dēļ. Sievietes bieži sakrusto kājas, kamēr vīrieši sēž ar izplestām kājām, lai izvairītos no noteiktu ķermeņa daļu saspiešanas tur lejā. Tas bieži noved pie tā, ka vīrieši aizņem 55% vietas divvietīgā sēdeklī, bet dažreiz viss ir atkarīgs no rokām. Rokas ir viena no izteiksmīgākajām cilvēka ķermeņa daļām, taču tieši šajā jomā atšķirība starp vīriešiem un sievietēm kļūst īpaši acīm redzama. Sievietes biežāk tur rokas pie sāniem, turpinot sevi padarīt mazāk pamanāmas. Savukārt vīrieši biežāk žestikulē ar rokām, lai uzsvērtu savu domu. Tas dažkārt var tikt uztverts kā draudīgs, ja to apvieno ar tuvumu, taču lielākoties žesti ir smalks saziņas veids, un katrs žests stāsta savu stāstu.
Patiesībā vīrieša plauksta novietojums ir vislabākais melu detektors jebkurā sarunā. Plaukstas ir viens no lielākajiem nodomu rādītājiem. Ja vīrietis runā turot plaukstas augšup, tā lai jūs tās redzētu, tas parasti liecina, ka viņš cenšas būt atklātāks un nedraudošs. To vislabāk var redzēt pie politiķiem, kuri bieži tiek apmācīti izmantot atvērtas plaukstas žestus, lai izskatītos viesmīlīgi. Jūs to pamanīsiet arī tad, kad slavenība iznāk uz skatuves, vai kad tiek iepazīstināts jauns priekšnieks, kurš vēlas atstāt labu pirmo iespaidu. Bet ja jūs neredzat viņu plaukstas, esiet uzmanīgi. Ir maz lietu, kas ķermeņa valodā rada vairāk nodevīgu pazīmju nekā melošana. Ja kādam ir ko slēpt, viņš visticamāk slēps savas plaukstas. Tā ir aizsarga reakcijas pazīme, un ja viņu izaicina, tā viegli var pārvērsties dusmās. Un ja tas notiek, jūs visticamāk redzēsiet, kā viņu plaukstas savelkas dūrē. Tas parasti ir intensīva stresa rādītājs, tāda, kas saistīts ar cīņas vai bēgšanas reakciju. Un mēs visi zinām, ka vīrieši bieži uzreiz izvēlas cīņu. Bet vēl viens roku lietojums var būt tikpat daudz ko atklājošs. Ja kāds pieskaras savai sejai, tas parasti ir mājiens, ka galvā kaut kas notiek. Sākotnēji tas tika uzskatīts par lielu mājienu, ka kāds melo, līdz pat tam, ka daudzi, kas sekoja šai teorijai, uzreiz apsūdzēja kādu, ja viņš pārāk bieži pieskārās savai sejai. Taču tagad tiek uzskatīts, ka tā ir sakarība, nevis norāde. Tā vietā pieskaršanās sejai biežāk tiek saistīta ar stresu un dziļām pārdomām. Kaut kas tāds, ko cilvēks, kurš cenšas uzturēt rūpīgi izplānotus melus, varētu darīt biežāk. Un, ja viņš nevar nostāvēt mierā, tā ir vēl viena norāde. Vīrieši mēdz turēties pārliecinoši ar acu kontaktu un koncentrēšanos, kas parasti ir ierasta lieta. Tāpēc, ja puisis tā nedara, tā ir vēl viena norāde, ka ir klātesošs stress vai garlaicība. Dīdīšanās ir viena no lielākajām pazīmēm uz to, jo nemieris parasti nozīmē, ka ķermenis nevar palikt mierā. Daži izplatīti nemiera izpausmes veidi ir kājas dauzīšana vai grozīšanās sēdeklī, bet acīm redzamākas darbības, piemēram, nagu graušana vai sejas kasīšana, parasti parādās augsta stresa situācijās. Ja pēkšņi notiek izmaiņas, vislabāk ir pievērst uzmanību. Viens no skaidrākajiem diskomforta signāliem sarunā ir roku sakrustošana. Tas biežāk sastopams vīriešiem, jo tā ir aizsarga reakcijas pazīme. Sievietes iespējams biežāk liek rokas uz gurniem, kas ir pretējs žests ierastajai savilktajai pozai. Tā kā vīrieši parasti mēdz aizņemt vairāk vietas, roku sakrustošana var tikt uztverta kā signāls, ka saruna ir aizgājusi virzienā, kas viņiem nepatīk. Šādu uzvedību bieži var novērot neveiklu tikšanos fotogrāfijās starp politiķiem un pasaules līderiem. Tā notiek, kad vīrietim jūs nepatīkat. Bet kas notiek, kad viņiem jūs patīkat? Ir daudz rakstīts par to, kā atpazīt, kad vīrietis ir ieinteresēts. Tomēr vīrieši joprojām dažos veidos paliek noslēpumaini. Viņi parasti mēdz būt mazāk izteiksmīgi nekā sievietes, gan verbāli, gan ķermeņa valodā. Tas ir radījis daudz joku par to, ka vīrieši un sievietes runā dažādās valodās. Bet tāpat kā ikdienišķā sarunā, ir smalkākas norādes, pēc kurām var noteikt, vai vīrietis ir romantiskā noskaņojumā. Un pirmā no tām ir stāja. Pētījumi rāda, ka daži vīrieši, kad viņus interesē sieviete, biežāk iztaisnojas, stingri nostāda kājas un iztaisno plecus. Tas nav tikai tāpēc, lai izskatītos garāki. Vīrieši, kuri izrāda šādu uzvedību, sieviešu acīs patiesībā tiek uztverti kā auglīgāki. Tas varētu būt dzīvnieku uzvedības palieka, kur dominances pozas spēlē lielu lomu, radot labu pirmo iespaidu, kas varētu pārliecināt sievieti satikties. Bet mēs neesam dzīvnieki, vismaz ne tādā nozīmē, taču daži no šiem signāliem ir tik instinktīvi, ka viņam tos fiziski nav iespējams viltot. Dažas no visbiežāk sastopamajām pazīmēm, kas liecina par vīrieša ieinteresētību, patiesībā ir instinktīvas, un tās sākumā nebūs acīm redzamas. Viena no dīvainākajām un grūtāk pamanāmajām ir tā, ka viņa zīlītes būs paplašinātas. To nav viegli pamanīt, ja vien neskaties viņam tieši acīs, bet acīm redzamās pazīmes ir tādas, ka viņa acis šķitīs tumšākas vai platākas, un viņa zīlītes paplašināsies, kad tu viņam pietuvosies. Šī ir fizioloģiska reakcija uz pievilcību, un tā parasti ir saistīta ar pastiprinātām emocijām un patiesu interesi. Un nākamā pazīme varētu būt nedaudz neērtāka. Kad vīrietis izjūt fizisku pievilcību, viņam visticamāk sāk svīst plaukstas. Tas daļēji ir nervozitātes pazīme, jo pievilcība ietekmē viņa emocionālo stāvokli. Tas var notikt jebkurā situācijā, kas izraisa trauksmi. Tā ir fiziska reakcija, ko izraisa stress. Taču šis ir viens no tiem gadījumiem, kad tas var būt pozitīvs blakus efekts. Protams, tam ir arī otra puse. Svīstošas plaukstas visticamāk padarīs neveiklu situāciju vēl neveiklākas un var viegli sabojāt jauku sarunu un neļaut tai īsti attīstīties. Taču ir viena mikroizteiksme, kas ilgs tikai sekundi, bet tā ir nepārprotama pazīme. Viena no visbiežāk sastopamajām pievilcības pazīmēm ir paceltas uzacis. Tas parasti ir signāls, ka kāds pievērš uzmanību. Ja lektors pasaka kaut ko interesantu, jūs redzēsiet, ka visas uzacis lekciju zālē vienlaicīgi paceļās augšup. Bet dažreiz uzacis paceļas tikai pievilcīgas sievietes dēļ. Tas bieži ir instinktīva reakcija. Vīrietis pat var neapzināties, ka viņš to dara.
Parasti tas liecina, ka viņš ir ieinteresēts un vēlas uzzināt vairāk, un viņš var mēģināt virzīt sarunu uz priekšu. Un dažreiz tas ir tas, ko vīrieši nesaka. Vīrieši bieži lepojas ar pārliecību un skaidrību. Viņi mēdz runāt mazāk nekā sievietes, bet būt kodolīgi un tieši. Flirtējot, tā vairs nav. 2020. gada pētījums parādīja, ka cilvēkiem biežāk ir grūtības izteikt vārdus, kad viņus kāds pievelk, un šī ietekme parādās uzreiz, kad viņi satiek personu, kas viņiem interesē. Tas nozīmē, ka vīrietim varētu biežāk gadīties stostīties vai sapīties vārdos, kas var būt gan pievilcīgi, gan arī sabojāt sarunu. Tāpat kā pievilcība var likt vīrietim sapīties vārdos, tā var arī likt viņam uzvesties citādi, citos veidos. Ir pat pierādīts, ka, kad vīrietis vēlas kādu iespaidot, viņš biežāk atdarina šīs personas uzvedību. Tas nozīmē, ka viņi var uzvesties tādā veidā, kas ir pretrunā ar viņu ierasto uzvedību. Tā ir zemapziņas rīcība, kas parasti izpaužas neverbālā komunikācijā un ķermeņa valodā. Tas visvairāk izpaužas tajā, kā cilvēks tur rokas, kādu acu kontaktu viņš uztur, vai pat kā viņš sēž. Tātad, ja vīrietis pārkāpj daudzus ierastos vīriešu ķermeņa valodas noteikumus, tas var nozīmēt, ka viņa uzmanība ir citur, un viena no pazīmēm var būt pati smalkākā no visām. Atbilde, kas varētu pateikt, vai viņš iemīlas vai plāno aizbēgt. Cik bieži tu mirkšķini dienā? Tu droši vien pat par to nedomā, bet dari to nepārtraukti. Vidēji cilvēks mirkšķina acis 15 līdz 20 reizes minūtē, kas nozīmē, ka dienā tu to dari 1000 reižu. Tas lielākoties ir automātisks process, kas padara to vēl īpašāku, kad tas sāk mainīties. Kad vīrietis izjūt pievilcību pret kādu, viena no agrākajām pazīmēm ir tā, ka viņš mirkšķina retāk. Tas ir tāpēc, ka viņi ir koncentrējušies vairāk nekā parasti, tāpēc viņu ķermenis cenšas pievērst īpašu uzmanību simpātiju objektam. Tas ir īpaši izteikti, kad viņi tieši koncentrējas uz cilvēku, kurš viņiem interesē. Viņi cenšas pilnībā uztvert visu, ko redz, un izveidot saikni ar cilvēku, ar kuru runā. Tātad, ja tu vari pievērst uzmanību tam, cik bieži viņi mirkšķina acis, iespējams, viņi tev sūta kādus signālus. Bet kas notiek, kad viņi sāk mirkšķināt acis biežāk? Tas parasti nav laba zīme. Paaugstināta mirkšķināšana ir viena no vispazīstamākajām papildu stresa pazīmēm. Ja viņiem sarunā ir neērti, tas var likt viņiem mirkšķināt acis biežāk. Tas ir īpaši iespējams, ja viņi melo vai cenšas izlikties ieinteresētāki nekā patiesībā ir. Bet mirkšķināšana notiek tik ātri, apmēram 10 sekundē katru reizi, ka to ir grūti pamanīt, pat ja tu esi koncentrējies uz kāda seju. Šī kustība ir veidota tā, lai būtu gandrīz nemanāma. Tātad, kā tu patiesībā vari pateikt, vai puisis tev melo? Vecais uzskats, ka pieskaršanās sejai ir melošanas pazīme, lielākoties ir atspēkots, taču joprojām ir dažas citas pazīmes, kas var būt nepārprotamas. Viena no tām, dīvainā kārtā, ir pieskaršanās degunam. Vēl viena pazīme, kas parasti raksturīga tikai vīriešiem, ir apkakles vilkšana vai raustīšana. Abas šīs uzvedības vairāk saistītas ar nervozitāti nekā ar ko citu, un ko var izraisīt melošana. Lai gan dažas žestu izpausmes liecina par nervozitāti vai stresu, citas smalkas ķermeņa valodas nianses ir domātas, lai atstātu iespaidu un piesaistītu uzmanību. Viena no visbiežāk sastopamajām ķermeņa valodas pazīmēm, ko vīrieši izmanto, kad cenšas kādu savaldzināt, ir muskuļu demonstrēšana. Tas nenozīmē, ka viņi sāk demonstratīvi sasprindzināt bicepsus kā profesionāli cīkstoņi, bet ir smalki veidi, kā to parādīt ar stāju, lai būtu skaidrs, ka šis ir vīrietis ar muskuļiem. Tas ietver muguras iztaisnošanu, lai izceltu krūšu muskuļus, vēdera ievilkšanu, lai noslēptu taukus uz vēdera, un roku muskuļu sasprinddzināšanu, lai demonstrētu spēku. To var izdarīt nepiespiesti, neradot iespaidu, ka poza tiek būtiski mainīta. Muskuļu sasprinddzināšana demonstrē spēku, bet kā ir ar smalkākajiem veidiem, kā vīrieši cenšas atstāt iespaidu? Kopšana ir viena no svarīgākajām uzvedībām dabā. Tā parāda, ka dzīvnieks spēj parūpēties par sevi un maksimāli izmantot savu dabisko pievilcību. Un cilvēki galu galā ir tikai izsmalcināti runājoši dzīvnieki, kas valkā drēbes, tāpēc nav pārsteigums, ka vīrieši, cenšoties atstāt iespaidu uz sievieti, nemanāmi pucējas un kopi sevi. Tas var ietvert apģērba sakārtošanu, skatīšanos spogulī vai matu ieveidošanu. Parasti tas ir signāls apkārt esošajām sievietēm, ka vīrietis ne tikai ir pievilcīgs, bet arī pietiekami augstu vērtē savu izskatu, lai to īpaši uzsvērtu. Un ja ar to vēl nepietiek, kā mājienu, vienmēr ir arī bārdas variants. Tagad noskaidro, kas pēc zinātnes domām padara tevi pievilcīgu sievietēm, vai arī noklikšķini uz šī video.